Un dažkārt šķiet, ka tas vārdiņš kultūra, raudam par to, priecājamies par to, pateicamies par to, bet dažkārt šķiet, ka nav piepildījumi līdz galam. Es mazliet par to esmu prātuļojis, un man šķiet, ka, ja kultūra ir bez vēstures, tad viņa nav tāda kultūra. Ja vēsture kādā brīdī kļūst par kādu līdzekli šodienas cilvēka pašapmierinātības celšanai, es domāju, ar to kādreiz vēsturi mēs mēdzam arī pārrakstīt. Ja? Mēdzam pārdomāt un izdarīt secinājumus. Mēdzam daudz ko piemjust. Ja tas notiek tā, tad šodienas kultūrai īsti nav ne pamata, ne satura, ne jēgas. Tad tas ir tāds hobijs. Tad tā ir tāda aizraušanās, dažiem par to prieks, cits to nesaprot. Un īsti tā nevaram sanākt kopā un nevaram būt droši. Par to, uz kā tad mēs stāvam, kas tad mēs esam. Gan kā cilvēki, gan kā latvieši, krievi, poļi, vācieši, grieķi vai vēl kādi citi, gan kā aknīstieši, gan arī kā tie, kas nes savu vārdu un uzvārdu. Mēs iesāksim ar runu par vienu mazu dziesmiņu. Dziesmiņu saucas Bārenītes motīvs. Bet bārenīte ne tajā izpratnē, kā latvieši bieži ir pieraduši. Tas ir Rutas Štelmachers dzejolis, kristiešu grupas Zemes mala komponējumā. Bārenīte šeit ir domāta Latviju. Bārenīte šeit varētu būt domāta arī aknīs. Zelta āboli nobriest lēni no zeltenas gaismas, sarkanas ēnas, tu esi skaista, tu esi skaista, ar ābolu sēkliņu, rubīna rotām, kumpalu svārkos pie zelta ābele. Zelta āboli nobriest lēni no dzeltenas gaismas, sarkanas ēnas, tu esi skaista, tu esi skaista, ar ābolu sēkliņu, rubīna rodām, kumpalu svārkos pie zelta ābeles. Zeltenas gaismas, sarkanas ēnas, tu esi skaista, tu esi skaista, ar ābolu sēkliņu, rubīna rotām, kumpalu svārkos pie zelta ābeles.
Sakaras ēnas, tu esi skaista, patiešām skaista, ar ābolu sēni, rubīna rotām, kumpaus vārkos pie zelta, āmens. Vēsturi mēdzam pārrakstīt, vēsturi mēdzam noklusēt. Un ja vēsturi pārrakstīta, noklusēta, šodien ir tāda, kā rakstīts vecajā derībā, kad Dievs jautā savai tautai, cik ilgi jūs klibosiet uz abām kājām. Atgriezieties patiesības. Man šķiet, ka viena no lielākajām arī latviešu tautas nelaimēm šobrīd ir tā, ka mēs esam palikuši un aizķērušies vēl joprojām kādos nepiepildītības kompleksos. Vēl joprojām mēs gribam daudz ēst. Vēl joprojām mēs sludinām, ka mēs daudz rītā sasniegsim. Protams, uzcelsim mūsu valsti, uzcelsim Latviju, protams, uzcelsim arī aknīsti. Šaubieties par to? Aknīstieši, nešaubieties. Tā tas notiks. Tikai atkal kā rakstīts rakstos, nesakiet viens otram, mēs rītu dosimies uz turieni, darīsim to un to, iegūsim to un to, sasniegsim to un to. Bet sakiet, mēs iesim, mēs darīsim, iegūsim un sasniegsim, ja tas kungs to liekas. Citādi. Nē. Daži no jums ir pazīstami jau ar šo jaunieguvumu. Svētīga lieta. Liela lieta. Un patiešām, kaut kur dzirdēju. Kāds teica, ne jau katra maza apdzīvota vietiņa var lepoties ar savu grāmu. Aknīstas grāmu. To ir uzrakstījis vīrs, kurš šobrīd nevar būt mūsu vidū. Dievs viņu ir aicinājis, dāvādams viņam bagātīgu mūžu, bagātīgu pieredzi, caur dažādiem laikiem. Caur dažādiem laikiem, caur kuriem izgājusi arī pati aknīsta. Ja? Bet starp daudzām lapu pusēm, ļoti svarīgām, ļoti galvenām, es atradu vienu. Pašu svarīgāko. Un tā skan negaidījuši. Man jāsaka tā, paldies Dievam par tādu milzi, kā šīs grāmatas autors Valdemārs Stancītis. 30. lapas puse. Baiss virsraksts Holokausts. Daži citāti. Es no sirds vēlētos, lai šis vārds aknīstas vēsturē nebūtu jāpiemīt. Diemžēl 20. gadsimta ārprāts Latvijai negāja secen, un negāja secen arī mūsu aknīstai. Objektīvi ņemot, holokaustam aknīstē nebija kaut cik jēdzīgi attaisnojumi. Ja ebreju vidū varbūt arī bija viens otrs padomju varas līdzskrējējs, tad tas jādomā bija jau evakuējies. Un ja kāds no tiem bija palicis šeit un bija pelnījis sodu, tad tāds arī bija jātiesā. Jātiesā, nevis jāsoda bez tiesas. Tomēr nebija ne izmeklēšanas, ne tiesas. Sodīti tika visa ebreju tauta. Vainīgs vai nevainīgs, vīrietis vai sieviete, liels vai mazs, bez izņēmumiem. Aknīste
ir bijusi viena no pirmajām vietām Latvijā, kur īstenot ārprātīgā ideja. Tas noticis jau drīz vien pēc Vācu iebrukuma 1941. gada 18. jūlijā. Aknīstē tolaik dzīvojušā 200 ebreju. Lielākā daļa no viņiem, 120, savākti bijušajā restorāna Austrija. Turpat šīs ēkas tuvumā notikusi arī ebreju apšaukšana. To vērojuši daži vārds virsnieki, nav minēts nevienu skaits, nevienu vārdu. Galvenais pavēļu devējs bija tāds Oskars ar latvisku uzvārdu, kas bija ieradies no Akmeņas. Šāvēji. Pašais sardzīvnieki no Aknīstas un kaimiņu pagastiem kopā 15 līdzi. Visi, protams, nešāva. Viens šāva, cits stāvēja sardzē, lai šaujamie nemetētu. Tie visi būs bijuši gados jauni cilvēki. Bijušie aizsargi, bijušie mazpulcēni, bijušie nacionālā garā, ar rīta lūkšanām audzināties skolēni. Tev nebūs nokāpt. Pēkšņi šis balstas no puišu apziņas bija pazudis. Vai arī izskaidrots kā tāds, kas attiecas vienīgi uz cilvēkiem, nevis uz dzīvniekiem. Bet ebreji tā mācīja jaunā vara nesot cilvēku. 1941. gada 18. jūlijā Aknīsta kļuva par vienu no vispirmajām Latvijas vietām, kas varēja lepoties, ka tā ir Judenfrei. Kas notika ar tiem Aknīstas ebrejiem, kurus 18. jūlijā nenostāv, nezinām. Katrā ziņā neviens ebrejs karam beidzoties Aknīstē vairs neatgriežas. Par pašu 18. jūliju ļaudis runāja visvisādi. Ka šāvējiem apsolīts ebreju dārglietas, ka viņi pacienāti ar degvienu un tikai tad dot pavēlu šaut. Ka dažs no šāvējiem bijis tik augstīgs, ka tūliņ pēc padarītā darba līķiem izlauza zelta zobus, cits ebrejiem norūca zīda vēļu. Cik katrā šādā stāstā patiesības, protams, nezinu. Bet ar 18. jūliju vēl viss nebeidzās. Beigās man nav labu vārdu, ko teikt par 1941. gada jūliju Aknīstē. Tas bija laiks, kas mūs pārbaudīja. Vai mēs pārbaudījām turējām?